Sveiki! Es esmu Linda, un es veidoju saturu latviešu valodā par mašīnu izšūšanu, šūšanu un izšūšanas un šūšanas tehnikām. Šoreiz mans apskats būs par coverloku Bernetta B48. Coverloks manā īpašumā ir, manuprāt, kādi 3 gadi, bet es viņu pārsvarā izmantoju kā overloku. Nevis pārsvarā, es viņu tiešām izmantoju tikai kā overloku. Vienu reizi biju saņēmusies pārslēgusi uz plakanšuvi, un tā arī atslēdzu atpakaļ uz overloku. Un pārsvarā visur, es ļoti maz šuvu trikotāžu pirmām kārtām. Un tur, kur man vajadzēja, ja man vajadzēja atšūt, piemēram, trikotāžu biksēm galus vai tēkrakliem, piedurknītes, apakšiņu, es izmantoju vienmēr šīs dekoratīvo vīli. Bet šonedēļ, šujot vairāk trikotāžu, es izdomāju, ka ir nepieciešams iepazīt tuvāk šo mašīnu. Ja jau reizi man viņa ir, tad jāsaprot visas tās iespējas, cik viegli ir pārslēgties no overloku uz plakanšuvu un no plakanšuvas uz overloku, un tomēr izmantot visas iespējas, kas ir šajā mašīnā. Tātad Bernetta B48 5 diegu coverloks. Ar šo mašīnu var šūt gan overloka vīles, gan plakanšuvas vīles. Kas šai mašīnai nāca līdzi komplektā? Ir atkritumu kastīte, kad šujam ar overloku, kur krist atkritumiem. Tad aiz šī te vāciņa ir paslēpušies dažādi palīgrīki. Šeit ir otiņa tīrīšanai. Tā neiet atpakaļ iekšā. Skrūgriezīts adatām, adatu ievērējs. Adatas man jau vairs nav oriģinālās adatas, bet šeit stāv oriģināla adatas. Pincete un speciāls maziņš tāds rīks, ko izmantot nepieciešams ir pie atsevišķām vīlēm. Tālāk līdzi nāk plakanšuvas galdiņš, skrūgriezītis, šādi te 5 lielajām spolītēm turētāji, kastīte ar piedarumiem, ir šie te piespiedēji diski, sietiņi, papildus augšējais nazītis un eļļiņa. Tāpat arī nāk līdzi pārsaks, kuru es arī izmantoju, un, protams, lieliska lietošanas instrukcija ar lieliskiem aprakstiem. Coverloka labajā sānā ir dūriena garuma regulators, spararats un ieslēgšanas, izslēgšanas poga. Un kreisajā sānā, sāksim no apakšas, ir naža regulēšanas poga, ir diferenciālis, kā viņi pareizi sauc, es atvainojos, ja es galīgi neprofesionāli nosaucu. Ar šo regulē, ja tiek pastiepts vai savilkts audums, tad regulē tieši ar šo. Un augstāk ir pēdiņas piespiešanas spēka regulēšanas poga. Coverloks šobrīd ir salikts overloka režīmā. Ir savērti visi 5 diegi un ir uzstādīta 3 diegu apvīlēšanas vīle un ķēdīta šuve. Šādai te ir jāizskatās. Es paņēmu kokvilnas kanvas audumu un pamēģināsim šo vīli. Saregulēju visu pagaidām tā kā ir grāmatā. Šūsim. Piedodiet, ir skaļi. Tā, lūk, šādi te sanāca, ir apvīlēta maliņa un ir ķēdīts šuvi.
Un šādi ir no kreisās puses šādu šuvi ir iespējams sašūt ar šo coverloku. Vēl ir 2 diegu apvīlēšana un ķēdīte. Es nepārlikšu uz šo, manuprāt, to skatoties grāmatiņā, jūs tiksiet galā arī paši, izmēģinot pilnīgi visu. Es visas vīles nerādīšu video. Tagad darīsim tā, lai jūs redzat, kā notiek diegu savēršana. Es nogriezīšu visus diegus, izvilksim visu ārā un savērsim diegus priekš overloka šuves. Tagad pamēģināsim savērt diegus, arī adatas būs jāmaina šai te vīlei, kuru standartā izmanto visbiežāk šujot trikotāžu, 4 diegu apvīlēšanas vīli ar nostiprinošo dūrienu. Mums būs nepieciešami 4 diegi, dzeltenais, zaļais, zilais un sarkanais. Šo te ņemu nost, lai nejauc galvu, tas ir tikai plakanšuvas vīlēm. Sāksim ar cilpotāju diegu savēršanu. Sāksim ar zilo diegu. Tā. Aiz vāciņa ir sazīmēta schēma, kā arī šeit ir attiecīgās krāsas punktiņi, lai vieglāk saprastu, kā tas diegs ir jāsaver. Tātad zilais diegs augšu jau jūs redzējāt, galvenais skatāties arī, lai starp šķīvīšiem ieiet diegs. Zilo diegu laižam uz leju šeit. Tālāk arī šeit skatāmies, šeit ir ievietots. Tālāk šeit ir 2 vietas un šeit ir 2 zilās atzīmītes. Mums tur šis diegs ir jāievieto. Tā 1 ir un 2 ir. Tālāk šeit pirms cilpotāja vērsim šajā te cilpotājā. Pagriezīšu mazliet kameru. Šeit šajā cilpotājā. Un šeit ir tāda atstiņa, kurai diegs ir jāizver cauri. Nē, nedarīsim tā. Vienkārši čiks un ir iekšā. Un tālāk diegs iet cauri cilpotāja atstiņai. Te gan es paņemšu pincetīti palīgā. Skatos, lai kaut kur jau aizķērās. Ne tur. Tā, jā. Lai nekur ievērojam, lai nekur diegi neaizķerās. Un gar pēdiņu nolaižam diegu apakšā. Turpinam ar sarkano diegu. Ievaram šeit. Skatāmies, lai ieiet šeit starp šķīvīšiem un velkam uz leju. Tālāk skatāmies, kur iet sarkanais diegs. Ir šeit, šeit un šeit. Tad atvainojos, kaut kas kaklā ieķērās. Tātad laižam sarkanais 1 ir, 2 ir un 3 ir. Tālāk sarkanais diegs ir jāiever te augšējā cilpotāja atstiņā. Tātad ievaram cauri. Tā. Kur tu aizķēries? Un te skatāmies, lai ieiet tas diedziņš tur iekšā šeit. Ir tāda atverīte, kur viņš ieiet iekšā. Un tad te lejā ar diega
ievērēju uz augšu un lejā, un viņš ievar diegu tur tajā vietiņā, kur klāt nevar tikt. Un diegu zem pēdiņas, un apakšējie cilpotāji diegi ir ievērti. Pirms tālāk turpinu ar adatu diegiem. Man ir jāsamaina, jāsaliek pareizi adatas. Tā kā pirms tam es šuvu, jūs redzējāt, ar overloku apstrādātu maliņa plus ķēdītas vīle. Ķēdītas vīlei ir adata ievietota tur, kur iet plakanšuvei paredzētās adatas. Šeit ir priekšā ir divas vietiņas, priekšā ir 3 skrūvītes, 3 adatām plakanšuvei, un tālāk dziļāk ir 2 skrūvītes overlokam. Viena adata jau man ir pareizi overloka vietiņā, tad šo te adatu man ir jāpārskrūvē uz aizmuguri blakus pie overloka adatas, jau tās viens, kas ir. Ņemu talkā skrūvgriezīti un tā vidējā adata skrūvēju vaļā, pēc tam obligāti aizskrūvējam ciet, lai skrūvīte nekur neizkrīt, kad notiek vibrācija šujot. Tā. Es ceru, ka ielikās man tā kā vajag. Es paņemšu vispār palīgu. Es izmantoju arī šo te kā palīgu, lai es zinātu, tā, kur tagad tas caurumiņš ir. Tā, paskrūvēju vēlreiz vaļā. Jā, laikam ir. Kārtīgi aizskrūvēju skrūvīti. Nu, lūk, adatas ir priekš overloka pārskrūvētas. Labā adata un kreisā adata. Šajā gadījumā 4 diegu overloka vīlei ir nepieciešams abas 2 adatas. Pirmo vērsim zaļo diegu, labās adatas diegu. Tā skatāmies, lai ieiet diegs starp šķīvīšiem. Tālāk virzam diegu. Skatāmies, šeit ir vietiņas. Šīs ir plakanšuvei un šis ir overlokam. Tātad zaļais diegs iet dziļāk un šeit zaļais diegs nāk maliņā. Tālāk tur ir arī jāieliek 3 vietiņas, ir speciāls paredzētas. Un kā tā. Redzēt, šeit ir 3 vietiņas. Pirmā vietiņa, otrā vietiņa un 3. vietiņa, kur tiek ievietots tālāk diegs. Un, lai ievērtu diegu adatā, es ņemu šo te palīgu. Tā te nav aizāķējies. Un ar šo te palīgu es ieveru diegu cauri atstiņai. Tur ir tāda maza cilpiņa ar pincetīti. Un diegs paiet. Diegs pats nekur neiet. Paliekam diegu zem pēdiņas. Un pēdējais dzeltenais diegs. Atkal šeit skatāmies, lai ieiet gar šķīvīšiem un varam diegu uz leju. Tā, kamera brauc līdzi šoreiz. Un virzam šeit, skatāmies atkal. Tad dzeltenais iet priekšā, šeit, te pa vidu. Tālāk tur, kur tie 3 robiņi, ko es rādīju, 2. robiņā. Šeit aiz un overloka kreisajā adatā. Tā ļoti maza cilpiņa, bet nu mēģināsim izvilkt cauri. Lūk, viss. Un diegi mums priekš overloka ir savērti. Tā kā šī vīla ir paredzēta trikotāžas gan apvīlēšanai, gan sašūšanai, tad es ņemu trikotāžas audumiņu. Šis ir plānās trikotāžas audumiņš. Ak jā, uzliekam kastīti atkritumiem.
obligāti, lai atkritumi nekrīt zemē. Un mēģinam šūt. Un es jau šojot arī pamanīju, vīle nav ideāla, jo, ko es aizmirsu? Es aizmirsu saregulēt diega šos te regulatorus priekš overloka vīles. Šai overloka vīlai standartā prasa 4, 4, 4 un 4. Un tagad vīlai būtu jāsanāk labākai. Palikšu kameru maliņā un mēģinam šūt vēlreiz. Kā izskatīsies tagad. Nu, lūk, vīle ir laba. Tā man regulāri aizmirstās pārslēgt, tad, kad es redzu, ka vīle nav smuka. Es sāku domāt, ko es neesmu izdarījusi. Jā, tā kā vienmēr atceramies arī pieregulēt pareizos spriegojumu diegiem. Tā bija plānā trikotāža. Tagad es paņēmu siltināto trikotāžu ar pūciņu. Liekam apakšā zem pēdiņas, nolaižam pēdiņu un šajam. Nu, lūk. Tā sašuva arī biezo trikotāžu. Pārbaudam, kā tiks biezajai vīlai pāri. Biezo trikotāžu noteikti daram tā, ka vienā pusītē uz vienu pusi, otrā pusītē uz otru pusi salokam kopā. Tagad būs mīkstā kreisā pusīte uz āru. Tā, paceļam pēdiņu, trikotāžu apakšā. Es palielināšu, tā kā tā ir biezā trikotāža, es palielināšu dūriena garumu. Tā. Nu, lūk. Šādi te tika pāri arī biezai trikotāžai vīlēm. Uztaisam izaicinājumu, īstu izaicinājumu un paskatāmies, kā mašīna tiks galā ar šādu te plānu elastīgu sietiņu. Tā. Neko nemainīšu šobrīd uzstādījumos. Viss ir tā, kā paliek. Un mēģinām šūt. Nu tā. Sašuva ir jāpieregulē, manuprāt, stingrāks sarkanais diegs. Varētu tā būt. Pamēģināsim. Es pārregulēju sarkano uz 5. Iespējams, ka par daudz. Nevajadzēja uzreiz uz 5 no 4. Jā, tagad ir par daudz. Tātad uzlikšu uz 4,5. Un šojām. Nu, lūk, jā. Tagad ir labi. Grūti ir redzēt. Man mazlietiņi varbūt. Bet sašuva arī labi šādu te sietiņu, ko var izmantot apakšveļai, piemēram. Nu, lūk. Ar vienu mašīnu tikai pamainot regulēšanu mazliet, sašuvām parasto trikotāžu, biezo ar pūciņu trikotāžu un tikām pat pāri vīlei un sašuvām arī šo te elastīgo tīkliņu. Nu, ko es vēl varu pārbaudīt? Tādai sašūtai siltinātai trikotāžai piešūsim tā kā manžetīti klāt. Es gan neņēmu manžetīti, es paņēmu uz pusēm pārlocītu cilpiņu trikotāžu
Liksim gar malu klāt. Pēdiņu paceļam. Lai ērti paceļam mazliet uz augšu. Nolaižam pēdiņu un šujam. Tā. Lūk, ir sašūts. Iespējams šeit būtu, lai būtu skaistāk, mazlietiņ. Šeit varētu pirms sabiezinājuma apstāties, palielināt vēl mazliet dūrienu, pāršūt pāri biezumam, kur ir apakšā tā vīle, un tad atkal saregulēt atpakaļ dūrienu garumu. Tad būtu, bet manuprāt, jebkurā gadījumā sašuva ļoti labi, tika galā ar šādu uzdevumu, biezā trikotāža un cilpiņu trikotāža divās kārtās, redziet. Nu, ko tālāk? Tālāk mēs varam ieslēgt tikai apmetināšanu, to, ko izmanto neelastīgiem audumiem, irstošiem audumiem apmetināt maliņas. Tad mums overlockam cilpotāju diegi paliek tie paši, bet mums ir vajadzīgs tikai viens adatas diegs. Un atkarībā no tā, cik platu jūs viņu to vīli vēlaties, atstāja vai nu labo adatu vai kreiso adatu. Ja atstāsiet kreiso adatu, vīle būs platāka, ja atstāsiet labo adatu, tad vīle būs šaurāka. Es izvēlējos plato, tātad es labās adatas diegu nogriežu un izvilkšu ārā diegu. Arī, ja jūs neizmantojat, adata ir tukša, šādi te ar tukšu adatu nešujam. Adata, kurā nav ievērts diegs, obligāti ir jāizņem. Tad paskrūvējam vaļā skrūvīti, adatu izņemam un skrūvīti aizskrūvējam ciet, jo ja jums no vibrācijas skrūvīta kaut kur iekritīs iekšā, pirmkārt var gan sabojāt mašīnu, gan arī jums pazudīs skrūvīt un jūs tur adatu vairs neieskrūvēsiet. Cilpotāju diegi apakšā nav jāmaina, tie paliek tāpat, tikai paliek viena adata ar vienu augšējo diegu. Paņēmu atkal kokvilnas kanvu un vienkārši šujam. Lūk, neko es atkal nemainīju, viss palika kā ir uz četrniekiem. Šādi te apstrādāta maliņa. Kamēr coverlocks ir overlocka veidā, mēs varētu pamēģināt kopā 2 diegu rullīšu šuvu ar malas ielocīšanu. Dūrienu garums ir 1, diferenciāls uz 1, NV tas ir overlocka galdiņš ar nazi, apgriešanas platums 5, tas ir rullīšu svirs stāvoklis uz R, overlockas adata, labā adata, un dzeltenais diegs nav, zaļais diegs uz 4,5, zilais nav un jāizmanto tas mazais brīnumiņš, ko es rādīju sākumā, un sarkanais diegs uz 4, violetais, tā kā tas ir plakanšuvis dūriens, protams, tas mums šeit nav jāizmanto. Nu, ko mēģinam? Zilo diegu es jau izņēmu, atstāju sarkano diegu. Tagad mums uz augšējā cilpotāja jāuzliek šis te mazais brīnums. Ielieku te tāda kā adatiņa galā. To adatiņu jāieliek tur tajā caurumā. Piedodiet, es pabakstu telefonu un jāuzsprauž tur virsū. Apakšā paliek tikai sarkanais diegs. Augšā ir zaļais diegs. Dūriena garums uz 1, šī te tā svira
mums ir vajadzīga uz R. Diferenciālis jau ir uz 1. Un naža apgriešanas platums uz 5. Tā uz šito pusi aiziet vairāk. Tātad griežam uz otru pusi. Ja te bija 5,5, tad 5 būs šādi. Vēl ir jānoregulē šie. Tā, skatos grāmatā. Zaļais diegs uz 4,5 un sarkanais diegs uz 4. Tā. Un tagad varam mēģināt. Un paņēmu šādu te plānu kokilniņu, jo neko īsti citu es neatradu. Liekam audumu apakšā un šujam. Miskastīte. Nu, lūk. Protams, audums ir iespējams nepiemērots. Diegu krāsas vēl jo vairāk nepiemērotas šim audumam. Bet, lūk, arī šāda vīle ir iespējama. Nu, man liekas, ka overlocka funkcijas mēs esam daļu apskatījuši. Varētu tagad pārslēgties uz plakanšuvis daļu. Paskatīsimies, cik viegli izdosies pārslēgties, pārvērt diegus uz plakanšuvi. Nu tā, lai ir no nulles, es izņēmu visus diegus ārā. Ņemam nost miskastīti, to mums nevajadzēs, liekam malā. Ir jāmaina šis ir overlockam. Šeit piespiežot, viņš nāk nost. Un ņemam šo te iepeļo un šādi te liksim virsū šo. Tā. Nu, es viņu uzliku, es gan tagad noņemšu un vispār viņu nost, jo bez viņa būs vieglāk savērt diegus. Mēs rullīšu šuvei uzlikām te to mazo puļķīti, šo arī ņemam nost, to nevajadzēs. Plakanšuvei pa leju cilpotājā iet tikai viens diegs, 5. diegs. Tātad šis te malējais diegs, tā starp šķīvīšiem galvenais, lai ieiet. Bet vispirms mašīna ir jāpārslēdz uz plakanšuves režīmu. Es tagad kameru palikšu mazliet no šīs puses. Lēnām griežam spararatu tā, lai šis te puļķītis būtu pret šo caurumu. Un mēs viņu tā bišķiņ augstāk tur varam iebīdīt iekšā. Un tagad mašīna ir ieslēgta plakanšuvis režīmā. Ir atslēgts augšējais cilpotājs, redziet, griežu spara ratu, un šis augšējais cilpotājs ir noslēpies apakšiņā, viņš vairs nekustās. Es teikšu rozā diegs, ja man viņš ir rozā, tātad skatāmies, šeit ir augšā rozā pumpiņa, viņš jāizvada būs cauri, šeit ir rozā pumpiņa, šeit ir rozā pumpiņa, šeit ir tāda cilpiņa, kurai jāizvar cauri, un šeit iekšā dziļumā arī ir pumpiņa, tur tālāk ir vietiņa, kur aizāķēt to rozā diegu. Tad varam šeit, tā nesanāk jau tik vienkārši, ja? Šeit, es atvainojos, es pakustināju kameru, šeit, tālāk ir tur tā cilpiņa. Tā, es paņemšu pinceti palīgā, tad cerams man izdosies vieglāk
tur. Redziet, izgāja cauri šeitai cilpiņai, un tālāk tur iekšā ir rozā pumpiņa, un aiz viņai blakus ir tāda, kur aizķert diegu. Tā man uzreiz nesanāca. Ir. Tālāk mums šis diegs ir jāizver cauri cilpotāja actiņai, tuvākam cilpotājam, kas ir plakanšuvis cilpotājs. Tā. Ievietojam viņu šeit. Un tālāk mums šeit ir tāds kustīgs puļķītis. Apakšā tālākais, dziļākais, priekšā tuvāk. Šis te, ir divi tādi ievērēji, bet šeit ir tālākais. Skatāmies, lai diegs, es pamēģināšu ar otru roku. Skatāmies, lai diegs ieiet te tādā, redziet, iznāca ārā, lai diegs ieiet šajā te, kad nav nospriegots, lai viņš ieiet tur tajā viducītī. Turam diega galu, tā man iznāca ārā, protams, tā, labi, ir iekšā, turam diega galu un virzam līdz augšai un atpakaļ, un diegs tur ir iegājis savā pēdējā vietiņā. Tālāk diegu liekam zem pēdiņas, gandrīz viss lejā ir izdarīts, izņemot vienu lietu, pakustināšu. Plakanšuvei mums nav vajadzīgs nazis, pavelkam uz āru un nogriežam nazi uz leju. Varam taisīt vāciņu ciet un tālāk jau adatu diegi. Un pirms varam adatu diegus ir jāsaliek pareizi adatas. Es domāju, ka es parādīšu jums ar 3 diegiem, 3 diegu plakanšuvi. Būs nepieciešams, tā kā viens diegs iet par cilpotājā, būs 2 adatas un 2 augšējie diegi. Mums tagad adati mēs šuvām ar overloka daļu, palika overloka pusītē, izskrūvējam adatu ārā un es šūšu plato. Ja es skatāties grāmatiņā viss ir smuki uzrakstīts. Ja es šuju plato, man vajadzēs vienu adatu šeit malējā un otru otrā maliņā. Tātad paskrūvējam skrūgriezīti skrūvi vaļā un pieskrūvējam. Un otru adatu tātad šajā te maliņā atskrūvējam skrūvīti vaļā un skrūvējam adatu klāt. Lūk, un skatāmies grāmatā 3 diegu plakanā šuve. Tur tos dūrienu garums 2, tos mēs varam pēc tam apskatīties. Mums ir vajadzīgs pirmais dzeltenais diegs, otrais zaļais nav. Tālāk mums ir zilais diegs, sarkanais nav un violetais diegs. Violeto diegu mēs jau ievērām, tātad dzeltenais diegs un zilais diegs jāievar. Un es nevarēju saprast, kāpēc man te tāds viss nesmuks ir. Protams, aizmirsu pielikt šo te galdiņu. Liekam galdiņu. Tā, kā tur bija pareizi. Šādi te. Šī daļa pret sevi. Un hops. Lūk, cits skats. Ņemam zilo diegu, sāksim ar zilo. Un varam zilo diegu. Tā, zilais diegs, skatāmies uz acīmītēm, kur iet zilais diegs. Ieliekam visās vietiņās, kur mans adatu ievērējis
palīgs. Viens diegs ir. Tā. Lūk. Un dzeltenais diegs. Atkal skatāmies atzīmītes. Šeit viss priekšā ir smuki uzzīmēts. Es domāju, ka adatu diegus jums nevajag vēlreiz tuvāk rādīt. Lūk. Un ievaram arī dzelteno diegu adatā. Paceļam pēdiņu un ejam pēc auduma. Paņēmu šādu te cilpiņu trikotāžu divās kārtās. Ak, nē, pareizi, mums ir atkal jāskatās grāmatā un jāsaregulē viss, taču pareizi. Tad 3 diegu platā šuve dūriena garums ir jānoregulē uz 3. Diferenciāls uz 1, tas paliek plakanās šuves. Nazis mums nav nepieciešams. Puļķītis uz R. Ja nebūs puļķītis uz R, jūs nemaz šo galdiņu pielikt, aiztaisīt vāciņu nevarēsiet. Ja mums puļķītis paliks uz N, jūs vienkārši nevarēsiet aiztaisīt vāciņu ciet. Jūs nepareizi nemaz nevarat šajā gadījumā. Un jāsaregulē diegi. Tad dzeltenais ir uz 3. Zilais ir 6,5. Un sarkanais, ne, bet violetais ir uz 4. Ņem sākumā plāno trikotāžu divās kārtiņās. Liekam apakšā. Tā, pēdiņu paceļam. Spāra ratu vienu pilnu apgriezienu pabraucam atpakaļ un velkam ārā. Nu, lūk, vīlīte, apakšiņa un augšā 2 skaistas vīles. Paņemsim šo cilpiņu trikotāžu, ko piešuvām kā manžetīti pie siltās trikotāžas. Un atkal viens pilns apgrieziens ar spārārātu atpakaļ. Tā, kaut kas te šoreiz aizķērās drusciņi. Nezinu. Nāk ārā. Bišķiņ pagrozīt un nāk ārā. Nu, lūk. Un arī tevs tā tumšā bišķiņ grūtāk var redzēt to zilo diegu. 2 vīlītes augšā un šāda skaista apakšiņa. Un ko mēs izdaram? Atlokam maliņu šai te trikotāžai. Atkal, kad loku, tā lai vienā pusītē iet uz vienu pusi un otrā uz otru pusi, lai šeit neveidojās dubultā. Tā, paņemšu lielāku. Šādi te. Tā, lai te ir katrs uz savu pusīti. Tā. Paceļam. Tā. Adata ir augšā. Paceļam pēdiņu kārtīgi uz augšu. Tā te visu sakārtojam, pēdiņu lejā un mēģinam. Tā, un atkal pagriežam spāra ratu un velkam ārā. Nu, man te pašai mazliet šķībi nogāja, jo es steidzos. Lūk, šāda plakanšuvas vīlīte. Un nemaz nebija netik grūti pārslēgties uz plakanšuvi. Nekā. Viss jāievēro tik tādi sīkumiņi. Pie tam uz plakanšuvu pārslēdzoties apakšā cilpotājus ir tikai 1 diedziņš. Nu, ko manuprāt pietiks. Es domāju, ka tur tos plakanšuvu vīles veidus, tur šauro un visu jūs varat paši. Ko mēs izdarīsim vēl šī video laikā? Pārslēgsim atpakaļ uz overloku. Tātad, ar ko sāksim? Es izņēmu jau visus diegus ārā, gan no cilpotāja violeto, gan adatu diegus plakanšuvei, kas bija savērti. Sāksim ar leju.
Tātad pirmām kārtām, ko mums jau nevajadzēs pārslēdzoties, ir šis galdiņš. Ņemam šo nost, vajadzēs atpakaļ overloka. Tā, hops. Vajadzēs mums atpakaļ overlokam nazi. Tā. Šo te man overlokam vajadzēs atpakaļ uz N. Jāpārslēdz šeit. Šis te no C uz L. Tā, atkal tā. Atkal spāraratu griežot. Pagriežam tā, lai šeit pretī ir šīs te caurumiņš, lai mēs šo puļķīti varam pārslēgt atpakaļ šādi. Un tagad kustinot spāraratu, redzam, atkal ir atsācis kustēties augšējais cilpotājs. Nu ko, tālāk diegi sākam ar zilo diegu. Ievaram zilo diegu. Skatāmies, lai iet starp šķīvīšiem. Laižam lejā. Es līdz lejai pie reizes, kamēr ir šādi, ievadīšu uzreiz arī sarkano diegu. Tā, jau līdz lejai. Nu, lūk, abi divi diegi mani šeit gaida. Tātad zilo pirmo šeit. Šeit bija lejā. Nākamais ir šeit. Tad atceramies šo te cilpiņu. Un šajā tā nevar trāpīt. Cilpotāja atverīt caurumiņā. Lūk. Un diegu zem pēdiņas. Zilais diegs ir savērts. Tālāk ņemam sarkano diegu. Sarkanais iet šeit. Tālāk skatāmies pēc punktiņiem šeit. Tepat blakus pie zilā diega. Arī šeit. Tālāk nākamais punktiņš ir šeit. Tālāk tā. Jāievar cilpotāja atstiņā. Jā. Nu, neklausa. Ņemam pincetīti. Tur aizķērās apakšā aiz atsperītes. Tā. Un šis man pašai piņķerīgākais mirklītis, jo te ir jādabū, lai viņš aiziet aizķerās. Man kaut kā pagaidām tas tik veiksmīgi nesanāk. Tā. Iet trāpījās un ar ievērēju līdz galam un diegs ir aizāķēts. Liekam zem pēdiņas. Tā, ievietosim adatas. Vispirms labo adatu. Tā, jāatrod tas caurums, neredzu. Tā, galvenais adatu uzbīdīt maksimāli līdz galam, lai nepaliek par zemu. Viena adata ir, otru adatu. Tā. Un ir arī otra adata. Un tāds ir, tās adatas ir viena augstāk un otra zemāk. Tā tam ir jābūt. Savēršu diegus. Otri. Tā, vispirms zaļo. Labās adatas diegu. Vai iznāca ārā. Tā.
pēc tam dzelteno kreisās adatas diegu. Ja ir 2 adatas overlockam liek, tad vienmēr šādā secībā. Kreiso pēc tam. Tā neaizķērās. Tā, opa. Lūk. Paceļu pēdiņu. Paliekam diegus zem pēdiņas. Paņemu atkal trikotāžu, regulatori, noregulējam 4, 4, 4 un 4. Standartā ir overlock, tād 4 diegu vīlei, 4 paņemu parasto trikotāžu un, vēl nav viss, nē, ir viss, vēl nav viss, vēl mums vajag miskastīt, likās kaut kas tāds pliks, lieku audumu apakšā un pārbaudām, vai šī. Nu, lūk, protams, ka šīm audumam varbūt drusciņi ir jāpieregulē. Vajag mazīti, bija uz 5,5, manuprāt, pirms tam. Varētu būt, ka tas ir pie vainas, tas man varbūt nepatīk. Mēģinām vēlreiz. Tā, nu jā, ir jau labāk viss. Overlocks ir darba kārtībā. Mainām tikai nepieciešams dūrienu garumu. Tad tagad tāds plats ir, jo bija 3 plakanai šuvei. Var uzlikt standarta 2,5. Nošusim otru maliņu. Nu, tā. Un noslēgumā mani secinājumi. Vai es ieteiktu šo mašīnu mājas lietošanā? Pilnīgi noteikti jā. Lai gan es pati baidījos un nepārslēdzos no overlock uz plakanšu. Nu, diezgan es arī diezgan maz šuvu trikotāžu. Un tagad tā kā šuju maz trikotāžu vairāk, tad es sapratu, ka ir jāmēģina, cik tad ilgi baidīsies. Godīgi sakot, tas nav tik traki. Vakardien, varētu teikt, ka vakardien bija pirmā reize, kad es slēdzu, jo to pašu pirmo varētu arī neskaitīt. Godīgi, jā, es mazliet pamocījos. Mazliet uzreiz viss nesanāca, kā gribējās, bet izdevās. Un šodien jau atnācu, lai nofilmētu jums video. Un, manuprāt, sanāca diezgan labi. Varbūt ir kaut kādi mirklīši, kur man vēl kaut kas aizķerās. Bet šī ir otrā reize, otrā diena, kad es pārslēdzos no overlocku uz plakanšuvu un pēc tam no plakanšuvas uz overlocku. Nu, nav jau nekas tik traki. Sākumā man likās, ka Dievs arī adatas jāpārskrūvē. Nu, nav jau tik traki arī tās adatas pārskrūvēt. Un viss pārējais arī diegi cilpotājos. Ja ievēro katrs to mazo sīkumiņu, kur tur ir, jāievēr. Manuprāt, nekas traks tas nebija. Tā kā velciet savas mašīnas ārā, noslaukam putekļus un darbojamies. Ja tev patika mans video, ja tev tas bija noderīgs, priecāšos par tavu atbalstu, nospied īkšķīti zem mana video un gaidi nākamos video. Paldies par skatīšanos!